Sveiki, mežāži! Gada mijā skatīsimies, ko nesīs nākamais gads mežāžiem. Nākamais gads mežāžiem solās būt spēka pilns, enerģisks, harmonisks, piepildīts, pilns ar fiziskām aktivitātēm, fizisku varēšanu, spēju kontrolēt situācijas, gan tās, kas saistīts pašam ar savu aktivitāti, enerģiju un rīcību un ikdienas darbiem, gan arī palīdzēt citiem cilvēkiem. Šajā kārtī ir dzīvnieki un tiem cilvēkiem, kam ir saistībā ar mājdzīvniekiem, ar dzīvniekiem kopsumā. Šis var būt tāds īpašas tuvības gads, tā var būt kāda dzīvnieka paņemšana mājās, un tas ir arī tāds spēka avots un ietekmes avots. Jā, tas ir tās galvenās enerģijas, kas virmo apkārt mežāzim. Paskatīsimies gan, kas ir tās lietas, ko nevajadzētu, ko gluži vienkārši nevajadzētu ņemt līdzi. Līdzi nevajadzētu ņemt mērķi vai vēlmi ietekmēt citus, par katru cenu pārliecināt, uzspiest savu viedokli, virzīt savu skatījumu, ļaut citiem parādīt savas labās puses, ļaut citiem izcelties, ļaut citiem darboties, un iespējams, ka tas ir pat diezgan palīdzoši, jo mēs ņemam vērā, ka jums ir gaidāma liels enerģijas piepulce, tā vēlme, lai situācijas notiek ātrāk, lai situācija iet uz priekšu, es jums palīdzēšu, es jūs vietā izdarīšu, jūs nemākit, es to pārtveršu, ja? Tātad šī tāda varbūt gribētu teikt tāda robežas novilkšana starp pašu cilvēku un apkārtējiem, tas būtu ļoti svarīgi, jo katrs jau grib izcelties un katrs jau grib kaut ko izdarīt. Ko būtu vērts attīstīt nākamajā gadā? Kam pielikt lielāku vērību? Uz ko paraudzīties? Cik brīnišķīgi! Vairāk atpūtas brīža, vairāk prieka brīža, būšana kopā ar draugiem, būšana kopā savā dombiedru bariņā, lai kāda būtu jūsu hobija, lai kāda būtu jūsu draugi un dombiedri, piešķiriet viņiem šajā gadā vairāk nozīmes, jo tas nozīmē vairāk prieka, vairāk optimisma, vairāk radošuma. Un it sevišķi, ja jūs esat kādas radošās profesijas pārstāvs, tas nozīmē, ka šeit rodas tā dzirkstele, šeit rodas prieks, šeit rodas vēlme radīt atkal, ja, un patiešām tāda svētku noskaņa. Svētku noskaņa ir tas, ko jums ir jāmāk nākamajā gadā radīt pašiem. Tā kā plānotājā ielieciet tās dienas, kad man būs šie te svētki. Un lielais padoms. Pentakļu karalis. Atcerieties par savām vērtībām, par savu komfortu, par savu drošību, par saviem principiem un par savām robežām. Ja, tāda stingra sevis apzināšanās, ja kādam ir vajadzīgs, tad viņam ir šis te jāiemācās, bet mežāžiem kopsumā taču nav jāmācās saprast to, kur ir mana saknes, kur ir mana pienākuma, kur ir mana ģimene un kur esmu es. Ja, tad es domāju, ļoti atbilstoši kārts, un, protams, šo varat paņemt līdzi sev iedvesmai nākamajam gadam. Man liekas, pietiekams skaists skats, ko jūs varētu realizēt ik katrs nākamgad. Lai jums viss izdodas vislabākajā veidā, uz tikšanos atkal!